Hiskijam Dievs parāda pretējo. Hiskijam Dievs iedod plus 15. Iedomājies, tu esi tuvu slieksnim, ka tu aizies no šīs dzīves, un Dievs tev saka plus 20. Dzīvo. Ar Hiskiju tas notiek. Kāpēc Dievs piešķira Hiskijam plus 15 gadus? Lai paveiktu kaut kādu darbu. Lai paveiktu noteiktu uzdevumu, Dievs piešķira plus 15. Tā ir vienlaikus dāvana un vienlaikus iespēja un pārbaude. Jo plus 15 gadi ir žēlastības gadi Hiskijam, bet tas arī ir jautājums, ko tu darīsi ar to, ko es tev dodu. Un šī ir vieta, kur šie abi stāsti sastopas. Dažiem Dievs dod spēku un laiku, bet citiem saka, tavs darbs ir pabeigts, pat ja tu vēl vari. Un abos gadījumos Dievs ar tevi un mani rīkojas sargājoši. Jo pat dāvanas, ko sauc par gadiem un spēku, ietekmēm un talantiem, var kļūt par krišanas cēloni mums pašiem, ja tos mēs sākam pielūgt. Dievs paņem projām Mūzu, lai viņa spēks nekļūtu par elku. Dievs atstāja Hiskiju dzīvu, lai viņa atlikusī dzīve kļūtu par žēlastības liecību citiem cilvēkiem. Un tā ir mācība mums šodien, ka dzīve nav tavs un mans spēka pierādījums, tā ir dāvana no Dieva. Gadi, ko tu esi piedzīvojis, nav tavs sasniegums. Tas ir Dieva laiks, kas tev ir dots.